Valkas pašvaldība ļoti cenšas attīstīt mūsu infrastruktūru, lai radītu drošāku vidi gan velobraucējiem, gan kājām gājējiem, gan arī autobraucējiem. Lai uzlabotu drošību, mēs izveidojam arī uz Raiņu ielas atsevišķu gājēju ietvi. Papildus mēs esam sašaurinājuši arī celiņus, izveidojuši gājēju pārejas un mēģinājuši to teritoriju izveidot tik drošu, lai gan iedzīvotāji pastaigāties, gan arī automobīļi braucot, veidot to sinerģiju un viens otram netraucētu. Tā mēs arī esam dažus gadus atpakaļ sakārtojuši Ausekļu ielas posmu. Šajā posmā mēs pārtaisījām gan braucamo daļu, gan arī pārtaisījām Raiņu ielas un Ausekļu ielas krustojumu, jo tur ļoti bieži notika ceļu satiksmes negadījumi un bija daudz diskusijas, kā viņi varētu pārveidot, bet projektētais izvēlējās esošo risinājumu un pagaidām tas ļoti labi strādā, negadījumi ir samazinājušies un arī iedzīvotājiem ir drošāk. Turklāt tur ir uzstādītas speciāls marķētās zīmes gājēju pārējām, un tas arī rada papildus drošību skolniekiem, jo blakus atrodas skola un viņi dienā tur pārvietojās. Šajā gadā sakārtojām Valkas apvada ceļa posmu, kas ir tieši Zemgales ielas posms. Šajā posmā mēs pārbūvējām gan braucamo daļu un gājēju ietvi posmā no Varoņu ielas līdz pat Zāģezeru ielai. Plus vēl sakārtojam arī Zāģezeru ielas teritoriju. Tieši šī teritorija, kur mēs arī pārbūvējām stāvvietas, sakārtojām ietves, papildus zīmes uzstādīts, kā arī uzstādīts ātruma ierobežotājs, tā saucamais guļošais policists, kas arī ierobežo ātrumu braucot lejā no kalna. Un arī mēs esam arī šajā vietā paredzējuši vides pieejamību, līdz ar to ir arī marķēta vieta cilvēkiem kustību traucējumiem, kā arī stāvvietas ir marķētas, kas iepriekš arī nebija. Es esmu priecīgs dzīvot pilsētā, kur ir droši ceļi un kur var viegli pārvietoties.